Bet jā, es atbalstu, bet kur tas varētu tad būt? Ir kaut kā doma? Jā, es tā vietu, es varu teikt, gadu braukāju ar to pašu riteni, tie pašā Stravā to var redzēt, ja. Braukāju, meklēju vietas, un sākumā es skatījos pie Spilves lidostas, tur ir tā padomju baroka ēka un tie sirpi nāmuri, un tā man likās, ka tur varētu likt, tur ir pašvaldības zeme, bet izskatījās, ka tur ir pārāk saldi, tas visi tur ir tā Spilves lidosta un sirpi nāmuri un ģērbonis, un tur nē. Un tad man bija doma, ka varētu būt pie Zinātņu akadēmijas. Zinātņu akadēmija, tur bija Upīša vārdā noslēgtais folkloras un literatūras institūts. Viņš pat vadīja to institūtu. Tajā skvēriņā, kas ir pretī, jā, tas ir skvēriņš, un ka viņš tajā skvēriņā. Bet tad es runāju ar pilsētas arhitektu, viņam ir kaut kāda vīzija, ka tur var būt kādreiz apbūvē, kaut kad nākotnē, iespējams, kad jāizbūvē. Tā, viņš tā teica, šo varbūt jā, varbūt ne, bet tad es turpināju braukāt, un Pēteris Ratas, mūsu pilsētas arhitekts, viņš teica, padomā par Grīziņkalnu, un Grīziņkalns viņš kādreiz saucās 1905. Gada parks. Ja, un pats Upītis, viņam ir lūga, kas saucās 1905 dzimumdienas rītā, jo 5. gads bija Upīša tāds tā kā viņa garīgā vai tā viņa tēla dzimšanas gads. Un Grīziņkalna augšā ir tāda platforma, tāda nesaprotam, kur tā kā citplanētiešu kuģi var nolaisties vai kas, kaut kāds laukums bruģēts, ja tur suņi staigā, kaut kas jocīgs, bet tā ir tāda vīzija, protams, tur jārunā gan ar apkārtējiem cilvēkiem, gan domē jādiskutē, tas jau nav tāds mans. Paldies par šo.